Čau visiem! Šodien ir ļoti silts vakars. Izdomāju, nevar sēdēt mājās. Apskatieties, kādas debesis ir saulriets. Izdomāju, jābrauc kaut kas jānobildē. Un šodien man plānā ir kaut kas netipisks. Iepriekš es to esmu darījis pirms kaut kādiem 3-4 gadiem kopā ar savu kolēģi fotografu. Man ir plāns aizbraukt un nofotografēt vienu koku naktī. Bet nevis vienkārši prosta tak nofotografēt koku, bet es izmantošu gaismu, lai to koku nogaismotu. Jeb, kā angliski saka, light painting. Tā kā tā. Bet nu ko, šobrīd esmu ceļā uz turieni. Esmu iebraucis te vienā vietējā laukā. Jāuztaisa bilžuks pa ceļam, pirms vēl saulīte debesīs. Laižam! Nu ko, esam atbraukuši uz šī vakara fotografēšanas spotiņu. Un es esmu tepat pie Cēsīm, Ārēšos, netālu no Ārēšu Veidzirnavām. Un te mums ir šāda te zviedru priede. To es gribu tā kā šovakar paņemt pa savu topmodeli. Nu ko, iešu stādīties augšā. Uztaisīšu kaut kādas saulrieta bildes, te vēl saulrietiņš fonā. Tad jau gaidam vakaru, štelējam augšā gaismas. To es visu jums parādīšu. Un taisam bildes. Redzēs, kas no tā viss sanāks. Sen nav darīts, bet nu gan jau iemaņas būs palikušas. Atradis pirmo kompozīciju. Kaut kā šādi izskatās. Šajā gadījumā būtiski ir, lai tas koks, kas ir tālumā, lai viņš neskarās klāt tiem zariem. Man liekas, ka būs tīri forši. Kamēr gaidu to tumsu, kaut kā sevi jānodarbina. Kaut kā tā. Reku pa kreisi tur Ārēšu Veidzirnavas, un tepat tās mūsu priedīte. Tā kā, ja kāds grib kādreiz braucot garām nobildēt vai vienkārši apskatīties, reku, kur viņa ir. Dievinu šitās siltās naktis, tropiskās naktis. Es teiktu kaut kur ap 20 grādiem. Naktī šobrīd ir. Labi, šobrīd vēl ir vakars, vēl siltāks ir, bet naktī aptuveni 20-19 grādi. Tā kā tā, jā. Labi, kamēr ir gaišs, tikmēr es jums parādīšu šīs dienas arsenālu, ar ko es plānoju gaismot šo te koku. Citās reizēs es uzstādu kameru uz statīva, uzlieku taimerīti un fotografēju, piemēram, 30 sekundes un ar lukturīti no vienas puses gaismo koku. Un pēc tam, jā, pēc tam sanāk rezultāts. Bet šoreiz es gribu pamēģināt bišķi citādāk. Es izmantošu 3 gaismas. Tātad šodien mums ir šādi te 2 60 vatīgi LED paneļi.
Nezinu, cik viņi jaudīgi būs. Es ceru, ka kaut kas sanāks. Nē, nu, droši vien pilnīgā tumsā sanāks. Un tad man ir šāds te lukturīts. Un tad doma ir tāda, ka es tos LED paneļus nolikšu kokam apakšā, lai viņi spīd tā kā uz augšu. Pats fotografēšu no turienes. Un no šīs te malas es pats ar lukturīti piekrāsošu šito pusi. Tā kā tā, jā. Viens varbūt ieteikums par gaismošanu. Vienalga, ko jūs fotografējat. Cilvēkus, dzīvniekus, produktus vai kokus, kā šodien es to daru. Nekad negaismojot no priekšas, tieši no tās puses, no kuras jūs fotografējat. Viss izskatās vienkārši plakans un drausmīgs. Atceraties tās bildes kādreiz, tur nezinu, skolas pirtiņās vai, kad ar vecajiem ziepu traukiem fotografēja. Ieslēdz priekšējo zipspuldzi, iebliež sejā, sejas baltas, fons melns, acis sarkanas, viss slikti. Jebkurā gadījumā, piemēram, tā kā šeit, gaisma man nāk no priekšas, bet ja es pagriežos no sāna, man veidojās vienā pusē ēna, vienā vairāk gaisma. Līdz ar to ir tāds 3D efekts. Un to es šodien mēģināšu arī ar to koku izdarīt. Viena gaisma man būs no labās puses un 2 no lejas. Tā kā tā. Un pats fotografēšu no 90 grādiem. Tādas ir manas ekspektācijas. Es nezinu, kamēr es te sēžu, tā esmu izdomājis, bet pienāks naktis, tad jau skatīšos. Cerams, ka izdosies. Bet, kas nemēģina, kas neriskē, tas nedzer šampanieti, vai ne? Labi. Forši, paklausoties, kā viss lauks skan. Kā pienāca klāt, apklusa. Kameru jau es esmu uzlicis. Kompozīcija ir nofiksēta. Saules bumbuli, lūdzu, ej ātrāk lejā. Vajag tumsu. Vajag tumsu. Jā, tagad tāda nīkšana. Saulītē vai norietējusi jau kaut kādas 20 minūtes. Tagad jāsagaida pilnīga tumsa. Interesanti, jā, citreiz tu, teiksim tā, gaidi vai ceri, ka pēc iespējas ilgāk saule būs augšā un būs gaišāks, tad šobrīd es gaidu, ka būs tā tumsa. Jo, es parādīšu, kā tas izskatās. Jā, debesis vēl ir diezgan gaišas. Lieku tepat tās kociņš priekšā. Kaut kā tā, jāpasēž, jāpagaida. Varbūt jāizbrauc uz benzīna tanku pēc kāda hotdoga vai kafijas. Varbūt arī nē. Skatīšos. Labi, tad jau pēc 1 sekundes slēdzamies klāt un būs jau tumsa. Es tikmēr pagaidīšu. Ko? Iesim paskatīties, kā tās gaismas izskatās. Saliku tos 2 LED paneļus apakšā zem koka. Kapuci galvā. Odi vienkārši neliek mierā. Tā jau it kā silts. Bet, tā, kur es te noliku? Opā! Viens iedegās. Tā, ieslēgsim arī otru. Opā, ir arī otrs. Pagaišu bišķi tālāk, parādīšu jums, kā tas izskatās.
kaut kā šādi. Nice, vai ne? Ļoti jauki izskatās. Tā kā tā. Ķeram tik ciet bildi. Nu ko, draugi, tikko bildi redzējāt? Man jau liekas, ka diezgan forši sanāca. Ko tu domā par to? Ierakst apakšā zem video komentārā. Kopā šo bildi saliku no 4 dažādiem kadriem, un tad kopā sanāk šāds te rezultāts. Nu, šī ir tāda tīri fotoimprovizācija, bet, izklaidējoši un forši. Tā kā tā, saku jums lielu paldies, ka bija kopā ar mani šajā naksnīgajā izbraucienā, un tiekamies jau nākamajos video. Čau, pīsiņš!